Sveiki! Vai Gints Grāvelis? Sveicināt, Ginti! Sveiki! Paldies, ka ieradāties. Nu, esat gatavs būt par pārdošanas guru? Jā, es esmu gatavs pamēģināt. Šeit jums zvana Gints no Latvijas ufoloģijas centra. Mēs piedāvājam ekskluzīvu iespēju pieteikties ufoloģijas iesācēju 3-dienu kursam. Un tajā būs iespēja uzzināt, kā atpazīt svešos starp savējiem, kā laicīgi izvairīties no gaisa gariem silfiem, kas nolaupa cilvēkus, un būs ekskluzīva iespēja jūs dosieties ekskursijā pa NLO kuģu prototipu. Ideāli. Kā jūs pašam tāds piedāvājums izplatīt? Nē, ļoti labi. Es jau, es viņu esmu pats arī sastādījis un gan nopietni pie tā strādājis un esmu ar mieru dalīties savās šitajās te pozitīvās emocijās un lidojumā. Es par šitādām lietām varam runāt pie kaut kāda brendīga lāzes, bet tā nopietni man nav interesi. Halo. Labdien! Labdien. Šeit jums zvana Gints no Latvijas ufoloģijas centra. Ar ko man tas gods? Vineta no personāla daļas. Sveiki, Vineta! Forši diena, jums garstāvoklis labs, vai ne? Jūs pati nāksiet, kas vēl nāks? Noteikti visi. Noteikti visi? Jā, jā. Fantastika! Tas varētu būt cik cilvēki? Nu, vismaz 100. Vismaz 100! Jā, bet man ļoti patīk jūsu balss tembrs, un tāpēc es nevaru nolikt klausuli, jo man liekas, ka jūs esat pelnījuši šajos kursos būt un ar mums kopā iepazīties, parunāt. Diemžēl nepateiksimies no šī piedāvājuma. Rīgā un Rīgas apkārtnē pēdējā gada laikā ir ļoti bieži manīti šie neatpazīstamie lidojušie objekti. Jā, un trešā acis pierē daudziem cilvēkiem parādīs. Es nezinu par trešo aci neko, tas jau ir droši vien kādi medicīniski tur tie visi risinājumi, bet vai jūs pats bieži skatāties debesīs? Nepārāk. Bet kā, bet jums taču ir, saules un vēja enerģijas, viss šīs iekārtas jūsu firmai un tā. 6, 7... Informācija ir nonākusi tā, ka jums ir bijis šis starpgadījums ar šiem nezināmiem lidojošiem objektiem. Vai jūs varētu sīkāk par to? Nu, es to tāpēc arī gribēju jums zvanīt un noskaidrot. Es jau tikai esmu saņēmis informāciju par to, ka jums ir bijis komunikācija, kontakts ar viņiem. Es nezinu, kurā vietā. Viņi ir vienkārši izdzēsuši komunikāciju un kontaktu no manis apziņas. Kursa cena ir tikai 15 eiro, bet es jums īstenībā, tā ka, ja jūs piekrītat, es jums uzsaucu. Man ir vienīgais jautājums, vai šīs ekskluzīvās iespējas rezultātā es arī atcerēšos to, kad un kādu... Mani jūs noteikti atcerēsieties. Noteikti. To es nešaupos. Vai jūs kādreiz esat tikušies ar viņiem? Ar ko? Ja mēs zinātu precīzi, mēs varētu mēģināt viņus kaut kā nodefinēt ar šiem citu galaktiku iemītniekiem. Jo mums ir informācija par to, ka starp jūsu akrobātiem, diemžēl, vai par laimi, bet ir cilvēki, kas ir tikušies ar viņiem. Jūs man tur kaut kāds muļķīgs stāstīt. Jā, vai jums ir brīdiņš ar mani parunāt? Klau, varbūt mums vajadzētu satikties. Varbūt tās, ka vajadzētu satikties. Jā, tad man ir jūsu... Materiāls un tā tālāk. Jā, mēs sīkāk mums visu izstāstīšu. Šodien pēc 5 es jūs gaidu birojā. Paldies, visu labu! Mums līdz šim nav bijis neviena neapmierināta klienta. jo tu esi pirmais. Tieši tāpēc jokiem nekautrējoties. Joks pie malas, kā saka. Jā. Prieks par sadarbību. Nu tad uz tikšanos mēs uz tikšanos. Tas noteikti nav viegli. Kamēr ar to var spēlēties, tikmēr tas ir pat aizraujoši, bet katrā ziņā es pārliecinās par to, ka tas nav viegli, un tie cilvēki ir pelnījuši, lai viņus novērtētu. Es īsts mednieks, izjūti uzvaras garšu. Tiekamies lielākajās pārdošanas sacensībās Latvijā. Pārdošanas guru. Piesakies!